Brauc. Ejam. Palaišais paņemat savu gadu. Cienīties, ir likums, un mēs nevaram pārkāpt likumus. Kā jūs esat tik lēmums ejat brauciet? Jūs redzat, kāda ir tiltu Stāviet, esam slieti. Jūs mums traucējat kustēties, mēs braukt un sen jau būtu galā. Un neku gājēji nevar paiet vienu. Jo jūs mums neļaujat. Brauc, jūs ceņavēs, no... Nevat pastāvam, pagaidiet, pastāvam. Es ar jums runāju, ir likums par policiju. Jūs nepakļausties manām likumīgām prasībām un nāksies uz aizstāvēt. Es zinu, tik laimes... Pārkāpjiem pāri, pabrauciet, nevienu aizstāvēt. Nu tad esiet tik laimes, pārkāpjiet otrā pusē. Es konkrēti ar jums runāju. Kurus? Tie, kas regulāri notriec. Tie, kas regulāri kaut ko izdara, tie, arī aizstāvēt. Runāsim, jā. Nē, paliekam, stāvam. Jūs pasīri veidu. Ceņavēs, nu brauc tālāk. Ja mēs braucam, Jūs pieteikts pasākums nav sankcionēts. mums nav pieteikts pasākums. Mēs esam privāti personas, katrs sanāk uz kopā. Tas, ka mēs esam 5, jūs Jums ir tiesības braukt. ir tiesības braukt. Atvainojiet, man ir jautājums. Ja blakām ir vēl cilvēks, jums jāpasaka. Man ir jautājums. Atvainojiet, drīkst? Halo. Drīkst vienu jautājumu? Ja jūs Divus. palaist, tad storķis to nebūtu. Es jums tikai kavē. Divus jautājumus drīkst uzdot? Pa ceļu nevar braukt, ja blakus iet veloceliņš. Bet ja blakus iet velo un gājēji celiņš? Kas? Ja blakus iet velo un gājēji celiņš? Lūdzu, jums jābrauc, jums jāsadala. Tātad, ja iet velo un gājēji celiņš, arī pa jau nedrīkst braukt. Priekš jums ir Rītēnis viņa? Jums rītēns neinteresē. Rītēnis paliek, jā? Ja es prasu, kur ir viņa divrīte? Bet kāpēc jūs prasat mums? Izlaidiet, lai viņš parāda, kurš ir. Tas nav. Tas ir mans! Nē, bet tas nav viņa ritenis. Īpašniekam jājautā atceries. Mēs stāvam, kamēr viņi neizlaiž ārā. Ostas stieba, tas jāvērš. Riteņi brauciet, nav jāstāv. Cienīties. Mēs jau jums sastāvamies. Izlaidiet viņu ārā. Vai ieplē? Tev filmē šito! Mēs bez viņa nevaram nekur saukt. Jūs tikai pārkāpāt paši noteikumus, jo es zinu satiksmes noteikumus, tas arī autovadītājs. Jūs esat tikai vadītāji, kas velosipēdi ir jāizsaka. Tieši tā, es zinu, un jūs pārkāpāt. Vienī gadījumā jūs izteicat masu pasākumu. Tas nav mazs pasākums. Nu, come on, mēs... Ne trolēbus varētu. Nekā? Paši vainīgi, jūs jau mums bloķējat, mēs jau sen būtu gadām visi Tad aizbraukt. droši apstātos un aizbraukt. Visiem ir problēma nav, bet jums ir kaut kā. Kāpēc šitais velotoliņš ir šitādā paskatā? Jūs varat Šitīgs uzrakstīt plāns? papīrīt Rīgas satiksmes departamentu, lai jums uztaisot ceļiņu pirmo joslu. Lūdzu, rakstiet, dariet. Ne jau šitā te batu. Tas nav baigais Kā, vārds. nu pārāk paskatāt. Gan vadītājiem jābrauc pa pretēju leju. Kaut kā tikt mājās. Mēs daudz pa apmēnes stilu. Viņš vajag labāk. Viņš nezinu, cik jums ir. Daudz nav
jautājumi, divi. Ja ir veloceliņš, tad pa ielu nedrīkst braukt. Protams, ja ir Pēc noteikumiem. celiņš, ir ceļa zīmīte. Bet ja ir veloceliņš un gājēji celiņš, ja ir konkrēts jautājums, ja ir veloceliņš un gājēji celiņš kopā, tad pa ielu ar riteni nedrīkst braukt. Ja ir ceļa zīme uzstādīta, kur drīkst braukt veloceliņš. Ja ir zīme, Braucam tuvāk brauktos malā, tad pa ielu var braukt. Kāpēc tad jūs nelaižat cilvēkus? ir veloceliņš, lūdzu, braucam, kāds problēma. Konkrēts jautājums. Varat atbildēt uz vienu konkrētu jautājumu. Ja ir zīme, veloceliņš un gājēji celiņš, tad pa ielu ar velosipēdu nedrīkst braukt. Pāri ceļam braukšana. Ja ir speciāli josla sataisīt veloceliņš, Ja ir speciāli veloceliņš tikai, jums jābrauc pa veloceliņu. bet noklausieties lūdzu jautājumu līdz galam. Speciāli ar aizsardz barjerām, un jums jāpārvietojas, kur jums norāda. Bet jūs vispār neklausaties jautājumu, kādu jums uzdod. Es jums vienu arī jautājumu uzdod, lūdzu, braucam, neveidējam sastāvēt. Tas nav jautājums, tas ir ieteikums.